Eiropas digitālās inovāciju centrs, ko attīsta IT klāsters, darbojas jau 3 gadus. Aktīvi strādājam pie tā, lai spētu rast un iedot pareizās atbildes uzņēmumiem, kuri meklē iespēju digitalizēties. Tamdēļ arī šobrīd ļoti būtisks un aktuāls ir mūsu pakalpojums šie mākslīgā intelekta Kickstart. AI Kickstarts, tās ir 4 dienu mācības, ļoti praktiskas. Visās 4 dienās ir iekšā aktīva darbošanās ar datoriem, bet galvenā doma ir tā, ka šajās mācībās mēs saliekam praktiskā veidā mākslīgā intelekta pielietojumu, to saliekot ar biznesa procesiem, kuros komponents ir vairāks, nevis mākslīgais intelekts vien, bet patiesībā arī jau automatizācija. Mums vienmēr jārēķinās, ka aiz ne tikai tehnoloģiju izstrādes, bet arī lietošanas vienmēr stāv cilvēks. Kas nozīmē, ka faktiski darbiniekiem bieži vien ir bailes gan no tā, ka viņus var aizvietot, gan no tā, ka viņiem mainīsies ikdienas rutīna, mainīsies pienākumi un tā tālāk. Tāpēc organizācijas vai uzņēmuma kultūra vide ir ārkārtīgi būtisks aspekts, lai mēs sekmīgi varētu ne tikai ieviest tehnoloģijas, bet arī praktiski pielietot gan automatizāciju, gan mākslīgo intelektu. Tas nozīmē, ka darbinieki pilnīgi droši to lieto, nebaidoties par savu statusu. Darba devējs caur labi sakārtotu organizācijas kultūra vidi rada darbiniekam to drošības sajūtu, ka jebkurā gadījumā viņa vērtība būs primāri pār tehnoloģijām. Tā lielā pievienotā vērtība uzņēmumam ir tā, ka visas šīs nodarbības iekļauj sevī arī praktisku pielietojumu, paraugus, kurus var nokopēt un noeksperimentēt tūlīt pat, pielāgojot savam uzņēmumam, savai vajadzībai un redzēt rezultātus. AI Kickstarts ir īsākais ceļš no, kas tas vispār ir, līdz, bet kā es bez tā vispār dzīvoju agrāk. Tad, kad tu mācies, tā skaitā par mākslīgo intelektu, tu sāc saprast, un tu arī ar speciālistiem vari jau sarunāties vienā valodā. Tādā veidā tu vari jau noformulēt vismaz, ko tu gribi. Un tad, kad tu mācies, tu paplašini arī to savu redzesloku, un tu arī sāc saprast, es gribu to, es gribu šito, tā varbūt arī varētu. Nekad man nebija nekādas saskaras ar ne programmēšanu, ne ar ko. Bet principā to, ko mēs šī mēneša laikā šeit paveicām, tā ir reāli strādājošā aplikācija, ko es pati esmu izveidojusi un ieviesusi saviem darbiniekiem, lai atvieglotu procesus gan viņam, gan arī savu. Tas noteikti tādu pavēra plašāku redzesloku vispār uz mākslīgo intelektu, kā es viņu varētu pielietot savos biznesa procesos un uzņēmumā. Šajā kursā tu vari uzzināt, ko tad vēl tev papildus vajag zināt, lai tu varētu tiešām reāli automatizēt, uzlabot, efektivizēt savu biznesa procesu. Aicinām visus mazos, vidējos, lielos uzņēmumus, kā arī publiskās pārvaldes organizācijas sekot līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā. Tāpat mums darbojas arī informatīvais tālrunis, uz kuru esiet aicināti zvanīt, jautāt jums interesējošos jautājumus par mūsu pakalpojumu klāstu. Ceram uz sadarbību nākotnē un esiet laipni gaidīti pie mums Edits.